Rotācijas ķermeņa cilindrs. Cilindrs mums veidojas taisnstūrim A, B, D, C, rotējot ap rotācijas asi AB. Veidojas cilindrs, un šī te mala DC tiek saukta par veiduli. Veiduli apzīmē ar L burtiņu, un veidule DC ir vienāda arī ar cilindra augstumu H lielais AB. Ko tad mēs varam cilindram izrēķināt? Sānu virsmas laukumu mēs rēķinam 2πr reiz augstums. Tas ir riņķa līnijas garums reiz augstums. Pamata laukumus, pamats mums ir riņķa līnija, mēs rēķinam πr kvadrātā. Kopējo pilno virsmas laukumu var izrēķināt sāna virsma plus 2 pamatlaukumi. Un, ja pārakst izvērstā veidā, tad sāna virsmas laukums un 2 pamata laukumi veidos, iznesot pirms iekavām 2πr reiz augstums plus rādijus. Rādijus mums ir AC, tikpat labi BD. Kā izrēķināt cilindru tilpumu? Cilindru tilpumu mēs rēķinam pamata laukums reiz augstums. Un tā kā pamata laukums mums bija πr kvadrātā, tad izvērstā formula πr kvadrātā reiz h reiz augstums. Ko mēs vēl varam apskatīties cilindram? Cilindram mēs varam apskatīties, ja telpiska figūra cilindrus šķeļ ar kādu plakni, horizontālu plakni, tad skatoties tieši pretī, šis šķēlums ir riņķa līnija. Un šis šķēluma laukums ir vienāds ar pamatlaukumu πr kvadrātā. Paskatīsimies, kas notiek dažādos augstumos. Šis šķēlums paralēli pamatiem ir vienāds ar riņķa līniju. Ja mēs pagriežam šo te šķēlumu asi, veidojas elipses tipa figūra, šķēlums slīps pret cilindru, un vienā brīdī parotēsim, lai mēs redzam, kas notiek. Vienā brīdī šī šķēluma figūra, ja mēs noliekam pilnīgi vertikāli šo šķēlumu plakni, ja tā iet caur rotācijas asi, tad šķēlums mums ir taisnstūris, un to sauc par aksiālu šķēlumu. Bet mēs šo aksiālu šķēlumu, ja mēs pārvietojam šo šķēlumu plakni prom no rotācijas ases, tad veidojas taisnstūris, kas ir noteikti mazāks par aksiālu šķēlumu. Tas ir īsumā par cilindriem. Paldies par uzmanību!